Un tagad ir pienācis tas svarīgākais brīdis, kad krēmam es pievienošu apelsīnu liķieri. Es gatavoju apelsīnu krēmu, tāpēc arī izvēlējos apelsīnu liķieri. Liešu aptuveni 75 gramus. Drusku vairāk trāpjās, nekas. Tā pakāpeniski vajag pieliet, apmaisīt tā, lai kārtīgi izmaisās. Var jau pievienot arī citus alkoholiskos dzērienus, piemēram, brendī, konjaku vai arī degvīnu. Var arī deserta vīnus, bet tad krēms būs saldāks. Kad pievieno alkoholu, tad arī krēmam ir izteiktāka garša, kremīgāka konsistence. Un noteikti viņš ir labāks. Es liešu visu. Man šķiet, ka prasās nedaudz citronu sulu. Un tagad ir perfekti. Jūt alkoholu. Pistāciju biskvīts būs atdzisis, tad var ķerties pie kūkas smērēšanas. Pārgriezīšu to uz pusēm. Viņš ir izcepies ļoti, ļoti labi, viņš ir vienāds. Viņam ir superīga zaļa krāsa. Manuprāt, šī dzeltenā krāsa ar zaļo krāsu ļoti labi iet kopā. Un arī garšas savienojums, manuprāt, ir ļoti, ļoti labs. Apelsīni ļoti labi iet kopā ar pistācijām. Tagad likšu virsū šo te, otru pusīti. Nenormāli gribās pagaršot to kūku ātrāk. Biskvīts ir fantastisks. Jūt to pistāciju, kas arī bija mans mērķis. Apsmērēšu kūkas malas. Uz kūkas malām man paredzēts uzlikt pistācijas samaltas. Ielikšu kūku uz kādu stundu leduskapī, pēc tam ķeršos klāt pie dekorēšanas. Un tagad ķeros klāt pie pončiku gatavošanas. Tie ir tik vienkārši. Vispirms es uzkarsēšu eļļu. Es ņēmu kukurūzas eļļu, tādu neitrālu eļļu, kurai nav īpašas garšas. Un pončikiem ir tāda bērnības garša. Kādreiz mamma bērnībā viņas ļoti bieži cepa. Mums ļoti, ļoti garšoja ar māsu. Pončiku mīkli ir pavisam viegli pagatavojumi. Ņem biezpienu 400 gramus, var ņemt arī drusku vairāk. Šis ir tāds īpaši smalks biezpiens. Var, protams, izmantot arī rupjāku, tas kā kuram patīk. Man patīk vairāk šie smalkie biezpieni, ka viņš ir tā kā krēms, un tie pončiki sanāks tādi viendabīgas masas. Es tur pieliešu klāt 4 olas, 8 ēdamkarotes cukuru, nažgala sodu, piebēršu vaniļas cukuru. Vaniļas cukuru es nekad nemēru, es parasti uz acis piebēru. Nedaudz izmaisīšu un tad pievienošu miltus. Ar miltiem ir tā, milti jāliek klāt, skatoties pēc konsistences, kāda pončikiem veidojās. Sākumā likšu aptuveni 5 ēdamkarotes miltus. Tad jau skatīšos, kāda tā konsistence ir. Atkal es tos iesijāju, lai pončiki būtu gaisīgi. Un pončikus tieši šodien es gatavoju arī citu iemeslu dēļ. Pončiki bija viens no pirmajiem pasūtījumiem mums kūkotavā. Ir viena klienta, kas dzīvo Amerikā. Viņa atnāca pie manis un teica, ka viņai jālido uz Ameriku. Un ka viņai ļoti, ļoti gribās paņemt līdzi pončikus, jo tur neviens tāds nemāk uzcept. Un viņai šos pončikus vajadzēja ļoti, ļoti agri no rīta. Nu, un tad es cēlos
ļoti, ļoti agri. Ap 6 bija darbā un cepu viņai pončiks. Viņa bija ļoti laimīga un priecīga, ka viņa saņēma savus pončiks un varēja aizvest viņus uz Ameriku. Būs 7 ēdamkarotes milti, vairāk gan neredzēs. Masai jābūt šādas te konsistences, viņa diezgan bieza, līdzīgi kā klimpām. Eļļa būs uzkarsusi, tā ir ļoti, ļoti karsta, tāpēc varbūt ļoti uzmanīgi, ja jūs gatavojat kopā ar bērniem, jo viņa var sprakšķēt arī uz visām pusēm. Apmaisu, kamēr viņi paliek brūni. Pončiks jāvāra ir noteikti uz lēnas uguns, jo, ja vāra uz lielas uguns, tad viņi ātri apdeg. Pončiks vislabāk pārbaudīt, vai tie ir gatavi, izvelkot vienu ārā un pārgriežot un pagaršojot. Ja vidū nav jēls, tad arī pārējie noteikti būs gatavi. Šis ir īpaši interesants pončiks, cimdiņš. Tā es viņus taisu. Ja jūs gribat, lai pončiks sanāk apaļi un stingri, tad tiem vairāk vajag pievienot miltus. Man vairāk patīk tāda mīkstāka, tāpēc arī viņiem forma nav tāda perfekta apaļa. Ka pončiki gatavi un padzisoši, tos apkājus ar pūdercukuru. Sāļās kūciņas es dekorēšu ar meloni un par šuto šķīņķi. Un tagad sekos maģiskās kustības ar šo te interesanto instrumentu. Jāņem kūciņas, un tad jānotrāpa tajā vietā, tur, kad ir tas aplīts. Un tad uzspiež virsū. Lūk, tādas izskatās kūciņas no šīs formiņas. Šo formiņu es nopirku Gemasā, bet kā jūs redzat, tad ļoti labi var arī pagatavot mazās kūciņas bez formiņas. Nedaudz atšķirās, bet nav nevainas. Kad es gāju vidusskolā, reizēm zīmēju uz solā, lai pēc tam ar lielu otu pats to solu pārkrāsotu. Ja? Visur tur, kur es reiz skumu, atstāju es zīmējumu. Nu re, vai nav skaisti? Vēl tik ir atlicis nodekorēt kūku. Uz kūkas gribu uzrakstīt paldies saviem darbiniekiem, jo ikdienā jau to nemaz tik bieži nesanāk pateikt. Lai uzrakstītu uzrakstu, es paņēmu izkausēju nedaudz šokolādi kopā ar saldo krējumu. Tad viņi iepildīja maisiņā. Un tad jānogriež pats galiņš. Ja grib ļoti smalki rakstīt, tad galiņš jānogriež pavisam nedaudz. Aiziet, kūkojam! Es esmu koks, koks uz zaļas zāles, cenšos dot skābekli, bet ēdu skābes. Un lidmašīna un ar sirdi glābšu pasauli, sildot to vairāk, ik mirkli esmu nokrišņi rudenī. Krītu matos un piesaucu iesnas, es esmu tumsa, es varu tevi nobiedēt. Un es kā luksaforu gaismas mainos katru brīdi, es kā luksafors stāvi gaida nāc. Es esmu gādākie tam smiekli un aiti, kuru saskaitīt, kad nenāk miegi. Esmu ceļš uz visām pasaules malām un uz nekurieni, kā kuru dienu es esmu noguris trombons, kuru dzīve bez apstājas spēlē. Es esmu